Kad jūs būsiet biznesmeni? Tā, šī ir mūsu pilota epizode darītājiem. Mums nekad nav bijusi pieredze garajā formātā, bet mēģināsim uztaisīt kaut ko labu. Tātad mēs esam apņēmušies ar vienu challenge, ko Eģi izstāsta, ko mēs esam apņēmušies. Challenge ir tāds, ka mums mēnešu laikā tagad ir jāskrēj naudu, teiksim, īrei, lai varētu izvākties ārā. Un dzīvojot Rīgā, mums vajag caur visādiem side-hustliem, caur visādām haltūrām, caur visiem shitcoiniem jādabū tā dzīvoklis Rīgā, kur mēs pēc tam ievāksimies iekšā. Jā, un sākam mēs no pilnīgas nulles. Mēs nedrīkstam lietot nekādus savus iekrājumus iepriekšējos, bet, protams, nav tā, ka no pilnīgas nulles mums būs telefoni, mums būs pagaidām jumts ir galvas, bet viņš vairs nebūs pēc mēneša, kad mēs izvāksimies. Un līdz tam brīdim kaut kas ir jāizschēmo. Jā, pa lielam mums būs tas pats, kas visiem ir. Telefons uz mēnesi, jumts ir galvas kaut kāds ēdienas sākumā. Jā, es domāju, tas lielākie daļai cilvēkiem cerams, ir. Tas ir gan drīz vai no nulles. Es teiktu, ka tas būs diezgan interesants izaicinājums, jo ļoti daudz cilvēku vienkārši kaut ko schēmo, kaut ko domā, kaut kādas idejas, bet tāpēc mēs nosaucam sevi par darītājiem, jo mēs vienkārši darīsim un mēs parādīsim, ka visi kaut kādās iespējās var nopelnīt, arī ja tev ir pilnīgi tukšs kabats, tu vari tikt līdz kaut kam tādam nopietnam, jo man liekas, dzīvoklis tas diezgan tāds liels mērķis, bet vajag mērķēt augstu, lai arī tikt kaut kur augstu. Un tagad īstenībā ir tāda liela problēma, ka visiem, ne tikai arī mums, ir baigais komforts. Un mēs uzskatām, ka tā ir rītīga problēma, jo tu vienkārši pamosties kaut ko vasarā, kaut kādos 11. Tur tā vēl paguli gultā, paskaties TikToku. Un tā, kad tev ir jāmaksā vēl rents, tev ir, nezinu, 10 side hustle, un tev baigais laiks nav, lai to visu darītu. Un jāpiebilst, ka mēs 11. klasi tikko pabeidzām diezgan ātrs starts būs lielajā dzīvē, teiksim tā. Jā, un mēs varētu izstāstīt kaut ko par kādu pieredzi mūsējā, ko mēs esam jau iepriekš darījuši, lai būtu tāda saprašana, jo man liekas, varbūt pa mani kaut ko ir redzējuši tur cilvēki, bet varbūt jūs izstāstīt kaut ko tā varbūt baigos solas tur nedrupojot, bet var izstāstīt. Mamē, tu vari izstāstīt. Es personīgi esmu diezgan kārtīgi izbaudījis vienkārši 8 stundu darbu. Es uzskatu, ka jebkuram vajadzētu kārtīgi principā izjust, kā tas ir strādāt par, 5 eiro stundā. Un principā es esmu 2 vasaras nostrādājis kā biškops. Tas ir smags darbs. Visu dzīvi es negribētu tā turpināt. Principā tāpēc arī, protams, tajā brīdī sākās jaunas idejas, jaunas lietas, un tāpēc ne tikai es, bet arī mani čomi. Mēs sākām lūkot arī citas lietas, kā pelnīt naudu, un tad parādījās tādas mazas nišas, kā piemēram resellings. Mēs pārpirkām apavus, un principā nopērc pa lētāku, pārdot pa dārgāku. E-komercija. E-komercija, jā. Bija tāds viens posms, kad arī devām mēģinājumu e-komercijai, palaidām. Principā... Godīgi diezgan normāls mēģinājums. Jā, tas bija labs. Es ar Edvardu, ne tikai es, bet arī Mārtiņš, mēs visi principā uztaisījām mājaslapas. Sataisījām visu smuki, lai daudz mēs tur glīti, jā. Par to, ko mēs pārdevām, mēs varbūt lai tas paliek pie mums. Jā. Un... palaidām, sākām reklamēt TikTokā ar organisku principā auditoriju, tā kā reāli cilvēki. Uz reklāmām neko netērējām un arī labi aizgāja. Tā kā principā ar to TikTok palīdzību mēs sasniedzām reāls panākums. Cik bija kopā skatījumi par kādiem 2 mēnešiem? Man liekas, tas bija rītīgi daudz. Kopā? Tur 100 000 vai tur 5 miljoni vai 20? Bija video uz 1,2 miljonu skatījumiem, bija video uz 1 miljonu skatījumiem. Principā kā 3 video. Ja kopā ņem, tad es teiktu kaut kādi
Tas ir 4 miljoni skatītāji. Vairāk, Uz visu vairāk, nedēļu. man liekas. Kaut 7 gan jau 5 vismaz. līdz Jā. 10. Es minēju, ka pie 10 tā kā drīzāk. Bet, 10 miljonu skatījumu ir Jā, nereāli jā. daudz, bet tas ir interesanti, tas, ka jūs mūsu sejas tur tajā brīdī vispār neredzējāt. Jūs noteikti visiem tur ir meties par jupeģā, likāt, kas tas pasies. Bet ne visiem likās, kas tas pasies, daudz arī pirka. Viss notika. Un jā, tā bija tāda normāla noteikti pieredzīta. Mēs tur arī to labi izjutām, kad naudu var nopelnīt ne tikai ar rokot ar lāpstu. Nu, īstenībā es pēc tam izstāstīšu par sevi, Edži, arī izstāst kaut ko vēl tu varētu piebilst, kas tev vēl bijis tāds interesants. Nu jā, ļoti lielā amatieru līmenī, mazā. Dažs kurps pārdeva kaut kādu kapeiku saldējumam tur dabūju. Tad vienu vasaru arī nostrādāju darbā parastā. Ļoti nepatika komandē un tā, bet to, man liekas, katram vajadzētu pagaršot vismaz kādu laiciņu un tā, jā. Jā, tas pats, ko Namēs teica, e-komercija un tā. Jā, teikšu godīgi, kad mēs jau to challenge esam nedaudz iesākuši, jau 3 dienas iekšā, un pagaidām es arī izjūtu to darbu garšiņu bišķiņu. Jūs jau redzēsiet tajos challenge'os, bet tur Biļēns braukāja ar riteni, tur nesājām mēbeles, tur viss tur tā kā mēs arī izjutīsim no sākuma to darbu garšiņu, un cerams viņu nevajadzēs tā baigi ilgi tā turēt mutē. Jā, jā, nu, tā tad... Kāda ir mūsu prediction pirmajam mēnesim un kāda ir mūsu mērķi pirmajam mēnesim, ko mēs gribam izdarīt, varbūt, kā jūs domājat? Jo mēs pagaidām, ja godīgi, neesam izdomājuši tā precīzi, tā kā visas tās domas, mēs domājām ieslēgt kameru un zem tās kameras tagad runāt un vienkārši schēmot un domāt, kādi mums būs budžeti, kādi mums būs tā kā visu par to challenge, tā kā, ko mēs varēsim tādu interesantu tur darīt. Sākumā īrē jāsavāc, jā, tomēr. Tomēr, jā, mēs īstenībā jau atradām dzīvokli, un viņš sanāk maksā 600 eiro, 700, kaut kas tāds. Un mēs dalīsim uz 4, jo mēs negribam nekādu komfortu. Un jā, mēs tikai gribam, lai ir tāda nometnes sajūta, un mēs visu laiku kaut ko darām, ne jau tur kaut kādu lundu laižam, vienkārši tur tik tā kā šitā te scrollējam, tur guļot līdz 12. vasarā. Bet tā kā mēs iepriekš, tieši pirms tā podkāsta, mums iepriekš bija doma no 1. augusta sākt, bet mēs baigi iedegāmies šo ideju, un tad sapratām, ka nē, vai no šī brīža mēnesis mums ir, tā kā jā, būs jautri. Es varu nedaudz arī izstāstīt par savu pieredzi, kur uzņēmē darbībā varbūt man viņa ir nedaudz tāda dažveidīgāka. Un jā, es laikam tāds mans sākums kādā darbā bija tas, kad es neesmu nekad strādājis pie kāda, es tur tikai tādu tīri kaut kāds ķieģeris palīdzēs tur aiznest, pieņemsim kādam tur pazīstamam, un tur par to man kaut ko samaksāja kādu kapeiku, bet interesanti, ka tajā brīdī es jau arī domāju par kādu investēšanu un tādām lietām, un es to visu naudu, ko nopelnīju, investēju akcijās, un tur tā visādi gāja, tur nokritās viņas diezgan daudz, bet sanāca arī kaut ko vienā brīdī nopelnīt. Un tur ļoti daudzās sfērās interesējos. Un tad es arī kaut kādu melens lasīju, un tad to arī es pārdevu. Tad es to visu arī naudu diezgan gudri tērēju tajā brīdī. Un tad sāku ar manu draugu Lukas ar reselling nodarboties diezgan tā nopietni. Īstenībā interesanti, kā es to iesāku. Man bija reāli kamera. Māmai tur mētājās. Es viņu ieliku par 100 eiro internetā, jo tā kā man likās kāds sūds. Bet neviens viņu nepirka. Vispār neviens tāds, ielikšu par 250. Pirmā dienā 2 zvani vienkārši aizbrauc no cilvēkam pārdevu. Par 250 nav kur pieksīties baigā kameru, tur ko baigais spečuks. Iepriekš viņam bija reāli tiešām vienalga par to kameru par 100 eiro. Likās kaut kāda sūdīga. Nu jā, tad tā es sapratu, ka var vēl kameras pārdot. Es nopirku labāku kameru, pārdevu to. Ar kādu 100, 150 profitu un tā vienkārši visu laiku tur reselling. Es saprotu, kas vēl pieprasīts. Ok, telefonu. Tad telefons pārdevu. Un tur arī diezgan tā labi gāja. Un interesanti tas, kad it kā A-tier, varbūt es dzirdējuši, it kā iedvesmojās no mums un arī sāka pārdot, bet, protams, mūs rītīgi apsteidz un tur vispār neredzēts mums tā kā summas ar to telefonu pārdošanu pelnīja malači. Bet mēs to neskēlējām tik traki. Tad mēs, tur manam draugam Luksam bija Riga Kiks. Tur mēs pārdevām botas diezgan tādos lielos apmēros, diezgan interesanti bija īstenībā. Tur mums bija tā arī, kad pilna šī istaba bija ar 40 pāriem vienkārši ar apaviem.
un tas bija rītīgi interesanti. Tāpēc, jā, tur viss kaut kāds ceļus izgājis, un tad mums bija arī tas e-komercijas, pēc tam tas projekts mums, kopīgs, nekopīgs. Tā kā mums bija atsevišķi tie story, un tad mēs kopīgi produktu pārdevām, tā kā tas tāds, laikam, būtu tāds kopīgais. Un pēc tā tagad es iesāku content creation aģentūru, kuras filmēju uzņēmumiem TikToks, tā kā ar Lukasu LM Media. Un, jā, mums jau ir diezgan, mums ir vairāk klienti un diezgan labi iet. Priekš pirmsākumiem ir īpaši. Mēs esam diezgan labu līmeni sasnieguši, bet īstenībā tas, es domāju, ir daudz atkarīgs no tā, ka mēs jau mums ir pieredze tajā e-komercijas projektā, kur mēs dabūjām miljonus skatījumus, un mums ir pieredze, tā kā es arī esmu palīdzējis citiem filmēt tos TikToks, tāpēc, jā, tas ir tāds par to LM Media, kāpēc mums tik veiksmīgi, un arī mēs neesam uz mūtas krituši, un mākam runāt ar cilvēkiem, mākam runāt kameras priekšā, un es uzskatu, ka tie ir mūsu plusi tajā visā. Bet pirmajā mēnesī es neskaitīšu tos LM Media peļņas iekšā tajā visā challenge'ā, lai nebūtu tā, ka tur jūs pateikt, jā, te ir tāds LM Media, tu tur dabūji kaut kāds, nezinu, cik tur eiro, un tad var širā iesākt. Mēs mēģināsim ar visādām schēmām, vienkārši kaut ko kādām. Bet mēs jau nesājām tās mēbeles, tad namē varbūt var izstāstīt, kā bija tās mēbeles nesāt. Iztēloties ir 16. stāvs, un principā ir, office, vienā stāvā office, un tad viss ir jānes uz 15. stāvu. Jā, teikā rītī krūta office bija. Ņēgi, tur ir viss apakots kastās, tur uz kastes ir rakstīts, maksimums 12 kg, protams, ka tur ir vairāk. Stingri, vai? Jā, stingri. Viens ir 12 kg, tur likās tur tā, ka nezinu. Pacelt kastu un aizmuguri izsīsktīja. Kas mums bija jādara? Mums bija vienkārši viss jādabū no 16. stāvus 15. Pagāja kāds laiciņš, jā, mēs tur pirmajā dienā kādas 5 stundas nostrādājām. Neskaitot kastes, tur bija vēl citas mēbeles. Tur krēsti, kur bija tā vieglāk past, un tur bija arī tādi labi metāli, tādi skabi, kur vajadzēja tādu, vairākas rokas. Īsāk sakot, tur nebija tā, ka mēs tur degam, tur urbinājām, vienkārši tur gaidījām, kamēr krīt lejā. Vakarā saskaitījām naudu. jā, bet, īstenībā mums diezgan labi samaksāja. Beigās sanāk, pirmajā dienā bija 5 stundas, ja. Jā. 5 stundas neiekļaujot pusdienas laiku. Un tad rīt no rīta sanāk bija 4 stundas kopā mums katram iedeva 170 eiro. Tad aptuveni, gan arī sanāk 20 eiro stundā. Diezgan krūti, godīgi. Krūti halturi bija, bet... Jā, bet īstenībā interesanti tas, ka mēs tieši iepriekšējā dienā, tajā pašā dienā mēs tieši iedomājāmies par šito izaicinājumu, un tieši kaut kā uzkrīt. Man vienkārši uz galvas tur māma uzrakst, vajag tur kaut ko palīdzēt, kaut ko. Un mēs tādu, tur mums pasaka, tur reāli, tur rītīgi labi samaksās, mēs domājam, ideāli, vienkārši tagad iesāksim, lai nav tā, ka, jo tādu halturu vēlāk būs grūti atrast. Jā. Bet arī, ja jūs domājat, tur, viņiem tur bija šī tāda haltūra, viņi tur nopelnīja tur 200 eiro katrs, tā kā katram ir kaut kāda iespēja, nezinu, kaut kur aiziet, tad boltā ilgāk pastrādājot, tur ēdienu pavadājot. Vienkārši tā kā tas būtu stulbi, ja mēs neizmantot iespēju, kur mums vienkārši tā kā kaut kā iekrīt. Es uzskatu, ka noteikti tā ir jāizmanto, un tā jāizmanto visiem. Varbūt jums ir kaut kāda iespēja, tur nezinu, jūs kur trenēties, jūs varat patrenēt kaut kādus tur bērnus, tur nezinu, ko nopelnīt. Visi var kaut kā nopelnīt, aiziet, vasarā pastrādāt, tas ir vispār. Jā, ja māc izmantot tās iespējas, daudz vienkārši palaiž viņas garām. Jā, tiešām, tā kā, visur ir iespējas. Jūs, labi, es nezinu, vai tiešām vajag stāstīt, ka katrs var kaut ko nopelnīt, vismaz kādu minimālu algu kaut kur aiziet pastrādājot kādā par oficiāns. Tas, man liekas, ir diezgan normāls darbs. Ir daudz normālāks par to Bolt Food. Galīgi tur nelikās, ka būs tik traki, bet redzēsiet to video. Bija jautājums, kā mēs iedomājāmies par šo ideju. Jā, varbūt jūs tur Es neatceros. Es godīgi atceros. Tāda pamata ideja tam, tas ir normāli, ka visi tā kā vēl, tur ir 18 gadi, kaut kāda 12. klase, kaut kāda augstskola, liela daļa jauniešu tā kā dzīvo pie vecākiem, un mēs tā padomājām, ka vajadzētu, patiesībā reāli izvākties 18 gadu paliec, tu ej prom sāc savu dzīvi, nevis tā kā dzīvo vecākiem uz kakla. Iziet no komforta zonas. Jā, man vairāk tas bija par to iziešanu no komforta zonas, jo tā kā tagad pārāk traks komforts, man tas rītī nepatīk. Es vienkārši tā kā pamostos, viss tur kārtībā, kaut ko, labi, brokastis varbūt pats uztais tur tā, ķipa, ja nekas.
Un reāli, tur es tur sēžu mājās, TikTok scrollēju, tā būs. Tur mēs vienā šitā istaba, tur bez mazliet būs tā kā mūsu visi dzīvoklis. Nu labi, tur varbūt bišķi tur lielāks, ja. Bet mēs tur pamodīsimies 4 cilvēki vienā tādā istabā, tādā dzīvoklī. Un vienkārši tur viens iebrēs, tur labrīt, kaut kādos 6 tur no rīta, visi sporta zāli, visi tur, tā kā viss būs tā sakārtots. Un mums nebūs iespēja neko tā kā vienkārši čilot un sēdēt mājās. Ja mums jāsamaksā tur rents, mēs esam apsolījuši visai Latvijai, ka mēs tur kaut ko darīsim, tur dzīvoklis tur. Un jā, tā kā tas būs diezgan labs izaicinājums priekš tā kā mums un tā kā jums arī parādīt, ka tā kā viss ir iespējams tīpaši tiem schēmotājiem, kas tur domā, ķipa, es tur varu šito darīt, jā, šito, bet es tur nevaru, jā, jo man šitas tur tas tā kā, tas ir, man liekas, diezgan liels sviests. Jo ļoti nereāli daudz jaunieši tagad tur domā, būs baigi biznesmeņi. Bet kad jūs būsiet tie biznesmeņi? Jā, mēs skatīties TikToks beidzot. Jā, tīpaši tev, Edži. Jā, man ir jāsāk. Nav ko rīpostot visus tos. Tas lifestyle. Jā. Jā, es īstenībā ielādēju tādu aplikāciju, baigi labā tāds Screen Zen. Un, lai es tiktu kā es tev pat varu parādīt. Un tas man rītīgi palīdz. Reku man ir, is that important? Tur rādas tāds, rītīgi important. Unlock, un tagad jāgaida 5 sekundes. Tad liekas, tev fritātais smadzenē, liekas, tad rītīgi ilgi. Tu tur gaidi, ok, un tad kaut kas tur parādas. Un tad tev ielaiž uz 3 minūtēm, un tu tur var skatīties, kas tev tur ir sasūtīts. Tā, bet for you page nesanāk tā kā laika. Tāpēc tas ir ļoti labs, un es rītīgi jūtu, ka man paliek vairāk laiks dienā. Un es varu daudz ko tā kā darīt labāk. Un arī man tie visi TikToki, kad es tā kā ieeju tālāk, man liekas interesanti, jo tā kā iepriekš tur vienkārši tādā skatījos kaut ko tas likās, viss likās vienāds tāds. Tagad es ieeju, liekas, tur katrs tāds interesants. Jā. Katram jau 16, 24, jā, no 8 cerams stundas guļ. Un katram ir 16 stundas dienā, ja nav skola vismaz. Ja tā 16 stundas izmanto uz maksimālu efektivitāti, tad ko nevar sasniegt šajā dzīvē, tā teikt. Jā, tā kā pietiktu, ja reāli, ja kaut kāds uz maksimālu efektivitāti, kāds 6 stundas tik skolā sēž, vienkārši uz maksimālo efektivitāti malc vienkārši tur tiešām dara. Un ne jau tā kā, lai tu esi busy, bet lai tu esi productive. Tā kā mums ienāca viena tā e-komercijas ideja, ko redzēsiet aiznākamajā noteikti video, kur mēs, noteikti aiznākamajā, nākamajā, to mēs vēl redzēsim, to mēs vēl neesam tur pabeiguši, bet tur mums ienāca ideja tajā dienā, reāli man ienāca tā ideja, es uzzvanīju mūsu grupā, parunāju kaut ko, mēs parunājam, ok, nosaukums ir, supplier Ķīnā atradām, kā dabūt to visu, kā sataisīt uzlīmes, visu vienkārši vienā dienā izdomājām. Mums pasūtījām jau arī. Jā, un mums bija tie 510 eiro, un tieši pasūtījām arī to produktu, un mums vairs nav 510 eiro. Jā, mums ir palikuši kādi 80 cik tur, bet tālāk jau redzēsiet, ka es tur kaut ko bišķi tur piestrādāju, dabūju kaut kādu tur kaut ko, tad tur Edvards Namēs cerams ar kaut ko tur nopelnīs. Tā kā mums vajag apakaļ naudu, jo mums ir vēl idejas, ko mēs varam darīt. Un mēs būsim noteikti neapstādināmi. Man liekas diezgan smieklīgi tagad runāt, jo viņam līksies kaut kādi 3 tur džekiņi nosēdušies. Pie mammas dzīvo tur tādi, bet es uzskatu, ka mēs diezgan ātri sasniegsim tur tālāk tā kā kaut kāds mērķis. Mums pagaidām mēs domājam dzīvot tā kā tajā dzīvoklī, kurš ir 3 istabas, un mēs tur būsim 4. Tā kā vienu istabu noteikti atvēlēsim tā kā kādam darbam un tā, un 2 tur dzīvosim. Un jūs varat izstāstīt, kāda mums būs doma tā kā izaugsmē, tā kā mēs to trakosim un tā. Apmēram. Noteikti plāns, ka mēs principā uzstādīsim kaut kādas dienas normas, kaut kādas dienas izaicinājumus, teiksim, ja tur, piemēram, ja kāds izlaiž kaut kādu dienas tur aktivitāti, izlaiž kaut kādu džimu, izlaiž kaut kādu krosiņu, tad tur ir visiem jāmazgā, trauki vai jātais ēst, vai kaut kas tāds. Tas soda punkts. Un arī kā mēs tā kā to mērķi, piemēram, kāds mēs tagad dzīvosim tādā dzīvoklī, mēs visu laiku tādā dzīvosim vai kaut kāds, kāda mums ir doma? Mums ir doma iet krūtāk.
Jo vairāk nopelnīs, jo vairāk jāiztērē, vai ne? Labi, bet īstenībā mēs vēl par budžetiem neesam vispār tā kā runājuši. Mēs tur tā ļoti... Mēs tieši tad sēdējām divānā un tieši runājām, bet tad mēs sapratām, ka jāieslēdz kameru un tad jārunā par tiem budžetiem un jāizdomā, ko mēs varētu. Es uzskatu, ka mums vajadzētu kādu trešdaļu tērēt uz tādām living expenses, tur ķipa dzīvoklis, tur ēšana un tā. Bet tad, kad vairāk pelnīsim, tad jau būs mazāks procents. jā, nē, tad vajadzēs vairāk tērēt. Vairāk tērēt, jā. Vajadzēs paņemt kaut krūtāku vietu. Lielāku, smukāku dzīvokli centrā paņemt. Jā, 33% īstenībā nav tik traki, jo nekā mēs esam jauni, pofīgi var tērēt daudz diezgan. Bet 3% tāpat tā kā ir diezgan maz salīdzinoši. Visi tērē daudz vairāk. Kaut kā tas dzīvoklis tomēr jāskrē. Jāskrē. Jāliek kaut kādos riskantos investīcijās. Jā, tā arī doma. Un pagaidām īstenībā mums viss... Jā, kas tu var arī? Jā. Davai, var sākt speedrun kafiju. Jā, varat uzdot jautājumus mums. Mēs klausāmies. Tā mums izlādējās stabilizators, bet mēs kaut ko izschēmojām, kā tur uzlikt citādāk to telefonu. Bet, turpinam, pie kā mēs palikām, pie budžeta. Mums jāizdomā, kāds mums būs budžets, bet es domāju, viņš noteikti mainīsies ar laiku. Tā kā, loģiski, jo tāpēc, kad mēs es uzskatu, ka tagad mums ir ļoti, ļoti svarīgi investēt apkaļ mūsu biznesos. Un mums pagaidām ir divas idejas tādas nopietnas un tālāk. Tā kā mēs tur ņemsim vēl klāt, jo mums vajag miljonu side hustles, lai mēs tur nepaspējam visu izdarīt. Un tad būs normāli. Kādu dienu būs 16 stundas dienā, ja katram. Tas ir, var teikt, 50 darbs, 50 stundu darbspēks. Vienkārši katru dienu. Jā, tā kā easy mums būs reāli. Tā kā mēs varēsim 3 reizes apsteigt jebkuru konkurentu. Tas būtu diezgan tā svētīgi būt. Bet, jā. Tad pa budžetu. Es domāju, ka mums vajadzētu kāds 10% visā challenge garumā vismaz tā kā turēt tos 10%, tā kā tā kā 10%, ka mēs investējam kādā kriptovalūtā. Mēs tikko, tā kā, kamēr tur ko setupojām to mūsu telefonu, mēs sapratām, ka varētu kādā konkrēta kriptovalūta. Kāda konkrēta kriptovalūta? Protams, Litecoin. Jā, jā, mēs domājam, ka tajā Litecoinā varētu diezgan labs tāds opportunity, jo tā kā daudz tik tā kā runā. Labi, nē. Tur mums bija kaut kāda neliela schēma, kāpēc tas tā kā varētu būt labs, jo viņam ir ļoti maz transaction fee un viņam ir salīdzinoši maz market caps, ja salīdzina ar tādiem lielākiem, tādiem XRP. Jā. Arī vakar, kad es tur filmēju to video un vajadzēja uz kaut kādu kazino, tad dabūt to naudu arī caur Litecoin sūtīt, jo tur vislētāk. Visi viņi izmanto tā kā reāli, tur perspektīvas ir lielākas. Un arī tur 4 miljardi market caps, kas tas ir? Laikam tas diezgan daudz. Bet, bet varētu būt stingri vairāk, man liekas. Tur market dominance, tā kā cik no tā visa lielā market ir tam Litecoinam, no visa kripto market ir 0,2%, nereāli maz. Tā kā nereāli. Un teorētiski viņš šādi rītī daudz uzaugt. Tāpēc es domāju, vajadzētu tādu vienu riskantāku tādu atstāt. Tā kā tādas coins. Varētu arī vēl riskantākas tādas vispār kaut kāds Andrew Tate coins. Tur pa $100 market cap, jā, uzpompot rītīgi. Bet, es domāju, to mēs arī noteikti izdarīsim, jo bija viens Džeks Amerikā, Edge izstāst par Džeku par Amerikā, kurš tev tiem shitcoiniem tur ko. Jā, bija tās čalis Amerikā. Un, man liekas, viņš aizgāja no savu darbu. Viņam bija mērķis gada laikā nopelnīt 1 miljonu. Un, principā gāja tā, ka viņš visādus side hustles, tur kaut kādus divānus pārdeva, pilnīgi visu, ko varēja iedomāties. Un viņš, man liekas, pirmajā gadā dabūja kaut kādas 100 ar kaut ko štukas. Un pēc pusgada viņš jau dabūja 1 miljonu. Tā kā rītīgi tā uzauga eksponenciāli. Un tad viņš tur stāstīja, ka viņš ieliek kaut kādos tajos saucamajos shitcoinos, kaut kādos kripto trading botos. Un tad viņš tur saka, jā, kur 10 štuks vinēja, tad 20, te vienkārši visu zaudēja pa nulēm. Bet beigās viņš tāpat davilka. Man liekas, viņš tagad pat līdz 10 iet miljonu. Jā, viņš tur vispār teica, ka neapstāsies 10 līdz 100 iesam vispār tur tā. Vienā brīdī varētu būt, bet labi, viņš diezgan normāli diversificē, tā kā, nav tik
trāki tagad jau ar viņu miljoniem šitiem, bet crazy, iedomājieties, jā, šitādi piķi. Jā. Diemžēl pagaidām nav īstā nauda, bet, nu, vienu dienu, par ko mēs vēl varētu parunāt, no mē. Kāpēc citiem nesanāk uzņēmēja darbība? Jā, tīpaši jauniešiem, es domāju. Jā, runāsim vairāk par jauniešiem, kāpēc nesanāk, tāpēc, ka vajag vairāk darīt nekā runāt. Principā mums visiem ir dots tā kā laiks, pasaka paldies, ka tu pirmkārt šodien pamodies. Un tas laiks, es uzskatu, ka vajadzētu nevis visu laiku nosēdēt kaut kādā tīktakā, ja, noskrolot, bet tā kā reāli izmanto laiku, tev vienkārši ir dots laiks, tas ir viss, ko tev vajag. Jo kā tu vari nesasniegt, ja tu vienkārši dari, ja tu reāli ieliec visu, tu atrod nišu, tu reāli esi ar visām 4, tad kādā veidā tu vari to nesasniegt? Jā, nu tā kā, bet arī laiks ir viens tāds tā kā, nu, tas noteikti, kad ir visiem, bet to laiku vajag arī normāli izmantot. Tā kā mēs zinām, tur daudz, kas vienkārši tā kā tur rītīgi strādā, tur dara kaut ko tur tā, bet, nu, mēs laikam varbūt esam slinkāki, bet, nu, slinkums ir gudrības pazīme. Man patīk tā teikt, tā kā attaisnot sevi, bet vai kaut kā tā smuki ar to spēlēties tādā balansā, lai nebūtu tā, ka tu dari kaut kādas lietas, kuras tev reāli nevajadzētu darīt, vienkārši, lai tu būtu busy, tā kā tur baigā, tur rīta rutīna, visu tur izdara pareizi, un tad tā kā dari kaut ko, lai tev būtu, tā kā tu būtu busy. Tu vajag vienkārši darīt to, kas ir problēma. Tas pats arī mūsu to e-komercijas tā kā veikalu, ko mēs tā kā tagad tikai, nu, vēl neesam palaiduši, bet tā kā iesākām, kad mēs pasūtījām to produktu, mēs ātri vienkārši domājam, kas ir problēma, kā mums viņu atrisināt. Ļoti, ļoti ātri viss kustējās priekšā. Jā, principā efektīvam jābūt. Jā, tas ir svarīgākais. Tas pats svarīgāks par to laiku. Ja tev pat nav laika, tad tur ir darbs, tur viss nereāli. Vienkārši tur 2 stundas. Tu vari tajās 2 stundās būt rītīgi efektīvs un paveikt vairāk nekā tur cits paveic kaut kādā, nezinu, kaut kādā 2 nedēļās. Tur tiešām ir tas tā doma, ķipa flow. Un viens tur džeks rītīgi filmē amerikāns tur Viģiks par to. Un tur ir rītīgi viņš tā labi izstāsta, kā var iekļūt tādā tā kā darba tādā zonā, lai tu varētu pa vienu dienu, nu, tā teorētiski tā kā sasniegt vairāk nekā cilvēks sasniedz pa mēnesi. Un tur arī viss par to efektivitāti un par to, ka tu tā kā, kad strādā, tad strādā. Ne jau tā kā kaut ko tur tīk, tā kā tur pasties, kaut ko tur tā kā visi, bet tu reāli kaut ko dari. Tā kā es domāju, mums vajadzēs to visu tā kā piekopt. Un tā, reāli. Ja ir efektivitāte un cik tās stundas dienā un to savienojot kopā, kas tur var sanākt. Jā, tiešām. Rītīgi brīnumi. Nē, tiešām tur nereāli. Nu, tā kā, actually diezgan smieklīgi, ka mēs tā baigi tagad skēmojam, bet tur būs, bet es domāju, ka būs arī. Un tā kā, nu kāda iespēja, ja mēs reāli šitā investējamies tajā visā ar visu savu... Mums tomēr arī jāpublicē video. Jā. Mēs to baigi. Rītīgi pļūtīt nevaram, kaut kas arī būs jāparāda. Jā, citādi. Nu labi, pagaidām es uzskatu, priekš pirmajām 3 dienām mums ir diezgan normāli, bet tās ir pirmās 3 dienas, neviens nezinu, kas notiks rīt parīt aizparīt. Jums kāds plāns ir? Man ir godīgi bija tāpat. Es aizvakar gulēju gultā, 10, 11 vakarā es domāju, ko varētu darīt. Mēs visi iztērējām produktā. Tā domāju. Un tad es sapratu, ka man ir viens čoms, kuram bija tā bolta tā kā soma. Es viņam uzzvanu, es tāds, halo, var rītdien, ja es atbraukšu no rīta, paņemšu to boltu somu, pastrādāšu, un pastrādāju. Tur arī sanāca kaut ko nopelnīt. Un tad es vēl to kazino afiliētas, vēl Svetbankā to afiliētu, kaut kas sotiks ir vēl klāts. Un vienkārši jādomā un jādara. Un es domāju, ka noteikti, kad, ja mēs tā kā šitā vēl pasakam visiem, ka mēs kaut ko darīsim, tad, nu, laikam kaut kas jādara. Jo tā kā man bija tas challenge arī TikTokā, kur man vajadzēja mēnesi postot katru dienu. Un, ja es neiepostu, es iedodu 50 eiro, un tas 50 eiro es īpaši negribēju nevienam dot, tāpēc man nācās iepostot katru dienu, es arī iepostoju katru dienu, un rezultāts bija, kad es dabūju vairāk nekā 1000 sakoties, kad 1500, un bija 500 000 skatījumu pa mēnesi. Tas ir, man liekas, diezgan tā krūti. Jā, tā kā tas viss tāpēc, ka es apsolīju visiem to, ka es darīšu, un tiešām tā kā to darīju. Jo, ka tu apsoli sev, tas ir viens. Tā citādāk. Man liekas, mēs visi esam pietiekami lieli tādi sliņķi, lai apsolot sev tā kā reāli to nedarīt. Arī piedot sev. Jā, tas tā kā, nu, citi tev tā kā īpaši nepiedos. Viņi tur, kur man 50 eiro? Man tur rakstīja kaut kā daži, bet, nu, viņi tur reāli kaut kā, nu, ķipa neferēs tur sapratu. Viņi domāja, ka pat 24 stundām
Es reāli, es laikam arī pārteicos vienā tajā video, bet, bija doma tāda, ka es katru dienu publicēju, un katru dienu es arī iepublicēju. Tas ir diezgan tā iespaidīgi. Labi, kā iespaidīgi, fitness kanāls publicē 20 reizes dienā, kā tur, tas ir tā citādi. Viņam arī tur komentē visādas sūdzes, ir uz ko atbildēt. Jā. Man īstenībā nebija daudz tādu heiteru dīvainā kārtā, bet, kaut kāda loģiska atradās, bet tas vispār ir godīgi, man pilnīgi vienalga, tur tā īpaši neinteresē. Jā, mēs varam padomāt par dzīvokli, kā mēs tur augsim. Es domāju, ka mums vajadzētu, noteikti, kad, ja mēs vairāk pelnītu, vajadzētu kaut krūtāk kaut mērķi uzlikt. Jo, pagaidām tas dzīvoklis tas nav baigi komfortabls 4 cilvēkiem, ne? Tu domā, tajā procesā paņemt lielāku dzīvokli? Jā. Penthouse paņemt, jā. Nē, tas būtu diezgan nopietni, bet tas jau ir iespējams, tas nav tik dārgi. Jā. Padomājiet, tā kā 4 cilvēki, piemēram, penthouse tur mēnesī maksā 1500 eiro. Piemēram, 2. Nav tik traki, te vienkārši attiecīgi vairāk jāpelna, bet tas tiešām nav neiespējami. Jā, un man liekas, vispār, kāpēc mēs tā kā domājam dzīvot 4. ar vēl mūsu draugu Lukas. Mēs domājam dzīvot 4. tāpēc, kad bija Andrew Tatum. Viens tas video, kur viņi rītīgi labi izstāstīja, kur kaut kāds tas labāk varbūt atceries, kā tur bija. Tur bija kāds indietis, vai kas tur dzīvoja. Kaut kādi tur... Kaut brāļi, kaut kādi brāļi bija, kas tur strādāja KFC, tur viens tur it kā ārsts un braukājās vienkārši ar Lambo, tur, kas tur Porsche. Ferrari. Jā, kādām 2 krūtām mašīnām tā kā braukājās, un tā, viņam visi prasa, kā tu tā KFC strādāja? Es saku, mēs vienkārši kopā dzīvojam, visi tur mums kopā, visiem sievas, tur viss tur, tā kā tāda laba tāda harmonija. Un es domāju, pirms mēs neveidojam savas ģimenes, mēs noteikti varam tā darīt, jo tā kā katram būtu sava istaba. Man liekas, būtu daudz labāk nekā, ja katram reāli savs dzīvoklis, vienatnē tā kā tas tur tā čilot. Tādu, ko noteikti ko darīt. Nav variantu. Nav izvēles. Trīs čomi tev kaut ko darīs, un tu tagad sēdēs, skatīsies TikTok diez vai. Tiešām, tā kā reāli ir mēs, piemēram, tur mēs namē apņemtos uz džimu iet, 6 no rīta, un tev būtu bišķi iečaloši. Gribās pagulēt bišķi. Noteikti tā nebūtu. Un tad mēs vēl kaut kādu tāfelīti, nopirksim tāfelīti, rakstīsim, tur viss tā kā mēs tur arī teicu, tur kādas, nezinu, tur sporta kādas tur lietas, kas mums jāizdara, tur kādas, tā kā naudas lietas vai kādas, varbūt ne konkrēti naudas lietas, varbūt, jo tas tā kā, tur vienā dienā tur nenopelna nākamajā, tur nopelna daudz vairāk. Bet kādas tā kā produktīvās kādas lietas. Arī noteikti. Jā. Mēs tur bijām tajā ofisā, un tur bija rakstīts kaut kādu miljonu, tur prosti kādu. 2,3 nosītrots, 2,5 nosītrots, 3 tagad stāv augšā. Jā, mums būs līdzīgi. Varbūt, nezinu, par tiem miljonu. Līdz jaunajam gadam, jā. Jā, bet, realitātē es domāju, ka diezgan ātri augštas viss pasākums, jo iepriekš mēs ļoti maz effortu ielikām visur, tā kā, un mums tāpat, salīdzinoši normāli gāja. Kaut kas bija, jā. Jā, tagad, ja mēs ieliekam šādu effortu un apsolam visiem jums tā kā to, ka mēs darīsim, tad, laikam, kad būs nopietnāk, jāsāk darīt. Jā, pēdējais laiks, lai būtu nopietnāk. Jā, īstenībā, jo tā kā, ja mēs tur pieņemsim jau pēc kāda gada, visiem būs tāds, skola, tā kā pabeidz, kas tālāk. Skola, jā, tur viss jāsāk darīt, ko tu domā dzīvē darīt. Tā, ja tu esi normāli pacēlies, tad nevienam tādu baigie jautājumu nebūs. Būs jau izbaudīt dzīvi, tā kā. Jā, kā piegušiem. Jāsavāc naudu īrai, ēdienam. Kaut kāds jāsdara. Kā es domāju, cik mums varētu būt pirmajā mēnesī expense? Es domāju, mēs varētu tā cheapskaitot kaut kāds expense. Ir visādi turbo pelmeņi un tādi. Turbo pelmeņi Lidlā pa eiro 50. Nē, bet realitātē es domāju, ka mēs esam tādi, diezgan dārgi uzturēšanai. Tur mēs diezgan labi ēdam. bet es domāju, ka mums vajadzētu izaugt kādiem, piemēram, īri 150 ar visiem komunāliem, sanāk no katra. Tad mums sanāk, kas tur ēdienas, tur kā 2 satak, piemēram, visiem tur kaut kur gan jau izies un kaut kur arī ārāpēst. Kaut ko, tad vajadzētu būt, ka arī kaut kur 100 eiro vienkārši, kur aizpaldēs, kur tā neredzami, noteikti. Transportam kādu 50, kādu 6 satak vajadzētu salasīt. Un 6 satak, tā kā mums vajadzētu
brīva nauda. Tā kā, jo mums jau būs visādi tā kā, lietas, ko mēs iepērkam. Būs visādi. Jā, tieši tā kā lai mēs varētu samaksāt. Un, jā, tā kā vajadzēs kaut kā izdzīvot bez mūsu iekrājumiem. Tas ir diezgan tā grūtāk. Bet, nu, tas arī interesantāk jums skatīties no pilnīgas nulles. Tā jūs varētu pateikt, ir, ķipa, klients ieskaitīja kaut ko, viss kārtībā, viss notiek. Man jau tur bija iekrāts, tur bija šī tur. Jā, ko aizņēmos. Jā, aizņēmos tur. Onkuļi, jā. Jā, nu tas tā, lai nebūtu tā, ka, ķipa, jums tur kaut kas šīs. Tas nav nekas, Tagad jādomā. Lai jums nebūtu nekāds attaisnījums, teiksim tā. Jā, ja jūs gribat, jūs varat kaut ko līdzīgu mēģināt taisīt, kaut kā uzlikt, tas būtu baigais prikols. Īstenībā mūs apsteigt visus trīs tā ierēkt. Mēs ļoti respektētu, jūs pasaukt jūs šodien uz kādu epizodu. Un nu jau mūsu paši īrētajā dzīvoklī, jo pagaidām tas ir pie maniem vecākiem. Tagad filmējamies, bet kaut kāda viena no nākamajām epizodēm, tādām normālām podcastu epizodēm būs noteikti, kad mūsu dzīvoklī, pie mūsu galda, ko nopirksim, pie mūsu visas. Tā baigi forši īstenībā skan. Cik mēs nopelnīsim pirmajā mēnesī? Es gribētu minēt. Kā mēs skaitam vispār kopā, jā? Nu jā, kopā. Protams, tā kā atsevišķi, tā kā parādam, cik, tā kā kuram ir sanāca, jau kaut kāds, bet tā kā kopā, mēs kopā skaitam. Jo kopā mēs to visu tā kā darīsim. YouTube mēs publicēsim kopā, tā kā, laikam kā atsevišķi video, jā? Vai arī vienā kanālā atsevišķi. Jā, vienā kanālā noteikti. Katra skatu punkts. Jā, katra tāda skatu punktu mēs varam publicēt. Un tad tiktu kā arī atsevišķi publicēsim. Jā. Un, es domāju, kopējos balans. Tā interesanti. Tā vairāk skan. Challenge. Vairāk. Izklausās. Jā, citādi 5000 tātad katrs tur. Cik tur kāda prediction? Un tā ir namēr, pasaka pirmies. Cik tu domā? Es teikšu jums bez variantiem. Pagi. Mums jau ir, principā, jau. Cik mēs esam iztērējuši? Nē, labi, pieņemsim, mēs nebūtu iztērējuši, cik mums sanāk. Nē, mums jau katram vajag 600, lai izdzīvot. Jā, katram. Bet labi, tas ir laika, mums vajag īrei, reāli mums vajag 450, tas jau mums ir. 450 plus ēdienu, tipa tāds. Tas jau mums ir tā kā covered. Bet nav, jo mēs visu iztērējām. Bet, jā, tur nav kāda tev prediction, kāda domā tāda. Varētu pateikt viņam, lai liktos pēc tam atstu lūzers nenopelnīt. Es teiktu, katrs nopelnīs, 1000. Nezinu, 1000. Katrs. Daudz, ne? Nē, runā. Cik? Teiksim, 1000 eiro katrs. Tas, man liekas, būtu tāds normāls izaicinājums. Pirms ekspensiem, vai pēc? Pirms, ka jau domāju, ne? Vai pēc, tu domāju? Ķipa 1600? Nē, tad drīzāk tā kā pirms. Ok. Tas nebūtu. Nē, tas ir normāli, bet es gribētu. Labi, tā kā, ja es nevaru skaitīt savos tā kā tagadēju, ķipa kā LMID, tad, es gribētu jau tēmēt to pusotru, ka mēs nopelnam. Ko tu saki? Jā. Pagaidām mēs izpārdodam produktu, tā kā mēs pagaidām, tad savas nedrupojam, bet cik mums sanāk? Ja mēs pieņemsim, mums ir 50 uniti, 53, cik tur bija? Pie 2K vismaz. Uz visiem, jo tāpēc, ka average order value viņam notiek lielāks, jo tā kā tur mēs vēl klāt pārdodam visādas lietas. Tad 2K tikai no tā. Mums vēl ir mūsu otra tā kā ideja. Jā. Bet otra ideja grūti realizēt, ja mēs neesam Rīgā. Būsim drīz, jā. Drīz būsim. Es domāju, reāli mums ir noteikti jāpārvācās jau no 15. datuma. Tas ir pilnīgi noteikti. Tas tāds labs. Kas? Trāki izklausās. Izklausās, jā. Bet, jāschēmo, jādomā. Jā. Jo pagaidām, cik mums ir 200 eiro, mēs neko nevaram. To iesāk mums vajag vairāk, kad 300-400 vismaz, lai mēs esam to otru. Jā, tagad. Bet tad ātri vajag rīt. Man liekas, tagad jāiet tālīn uz to pagaidām. Uz ko? Uz to e-komercijas. Jā. Jo tur vislielākā izaugsme pašlaik būtu. Jā, bet, jāriskē. Bet mēs nevaram tā kā pilnīgi all-in tagad izdarīt. Jā, protams. Mums vajadzētu, domāju, abas tā kā darīt. Lai ir interesantāk arī jums skatīties. Jā. Bet mums arī tas labāk tā kā
būs. Nu, cik mums vajag, lai iesāktu? Nu, otrais mums ir liela, mēs esam pateikti, mums ir telefons, domājam, tā kā tirgot. Un normālā tādā skēlā. Nu, vispār elektrotehnika, es domāju, var kaut kādu kameru vai kaut ko arī nodirgot. Ir tāds normāls deals. Bet, nu jā, jāizdomā, kā mums dabūt tos, nezinu, 400 eiro, cik mums kādam telefonam vajag. Būtu labi. Bet vajag rītīgi ātri, es domāju, tirgot tādu mazu uzcinājumu, vai tā ātri spīdus vienkārši iet. Ko jūs domājat, kā varētu dabūt tos 4 soteks? Mums tagad ir 2. Nu, caur afilietiem varētu savākt kaut kādas kapeikas. Nu nē, normāli varētu savākt tomēr. Nu jā, daudz jau, kur var visādas afilietas dabūt. Jā. Visiem. Nu katrs, vēl nezinu, kaut kādiem draugiem, kaut kādiem, nezinu, māma teica, kaut kas. Tā kā var, es domāju, savākt kāds 3 soteks. Tātad mūsu mērķis ir dabūt kopā, cik, 5 soteks, tā kā tuvāko 2 dienu laikā, 3. Mums visiem. Nu, ir kopā 5 soteks, sotek katru. Mums tagad ir 2. Jā. Jāshēmā. Jādara. Nē, nu kā, soteks katram, tas nekas nav. Nu, kaut kā var izdomāt. Ja kas uz rīteņu uzkāpt boltu. Piemīt ar boltu. Tas ir grūti. Jā, tas ir rītīgi. Nu, neviena schēma neiet. Nu, momentāli vajag kaut kā naudu. Jā. Nav ko ēst. Jā. Nē, nu, tāda jau normāli. Tur ir kaut kādā maksimā kaut kāda karbonāta par 3 eiro kilogramā. Tādu nopirkt. Par 2 izvešanām tādām. Jā. Tad normāli, nav tik traki. Neliekas vairs. Bet mēs gribam nevis izdzīvot, mēs gribam normāli uzdzīvot. Jā, bet tas notiek nākotnē. Tagad mēs tur kaut kā naktīsimies. Mums vajag daudz investēt mums tā kā tajā uzņēmumā. Labi, cits jautājums. Kāds ir jūsu goals? Tā kā, tāds predictions, ne jau goals. 3 mēnešiem. Var reāli pavērsties. Rītīgi var pavērsties. Tur nereāli. Tur var vai nu būt tā, ka mēs tur baigi neizskatāmies. Nu, es neticu, ka mēs tā baigi neizskatāmies. 3 mēneši, un pēc mēneša mēs ievācamies 2 mēneši, un mēs esam in the zone, Jā. 2 mēneši, 60 daudz. 50 stundas dienā, katru kopā. Labi, es nezinu, tik. Labi, bet realitātē, cik jūs domājat, būtu tāds predictions tāds? Cik mēs būsim, labi, ne jau iekrājuši? Cik mēs pieņemsim tajā mēnesī pēc 3, tā kā 4. mēnesī, cik mums nopalīs? Kā es domāju? Uz visiem 3. Uz visiem 3. Tā kā nopelnījuši. Jā. Okay. Nopelnījuši līdz tam brīdim? Ok, jā, pa 3 mēnešiem, cik mēs būsim nopelnījuši. Tā kā, pēc tam noskaitīt visu expenses un to, bet cik mēs būsim tā kā profitu dabūjuši. Cik tas varētu būt? Un tur tas diapazons ir no līdz. Es zinu, kā interesanti tagad pateikt, un pēc tam mēs varēsim tā kā Lūkas sakar to sports betting, ja Spānija uzvarēs 2-1. Šef, kāds prediction šodien spēlē? Spain to qualify. Easy win. Kāds precīzs rezultāts? 2-1. Spain to win. Ok, easy. Easy win. Tāds. Bet tagad, kā tur? Kā es domāju? Tādu Des- pateikt? Lai kameras priekš. 10, ka jau jābūt, pēc ka mēs esam 3 mēneši. Jābūt noteikti. Profit. Viņi jau daudz jau izklausās. Tas izklausās Ne, daudz. 3. Pagaid, iekrāts vai tā kā nopelnīts kopā? Varētu teikt nopelnījis arī. Ok, nopelnīt 10K. Es domāju, Tas ir ļoti es iespējams. domāju, 20 goals, jā. Tā kā Jā, tas ir labs. labs. 20. Tas jau izklausās. Tas izklausās ļoti daudz. Bet mums jau expense, labi, cik tie expense nav? Nav tik traki. Jā. Šī tur. Pavilksies. Nē, bet, ja mums normāli aiziet, kā, mēs jau visu laiku kā schēmām kaut ko domājam, ko darīt, un ne tikai schēmām mēs arī darām. Un tā kā, es domāju, būtu iespējams normāli. Jāizmanto visas iespējas vienkārši. Jā. Tas pats arī jums tā kā notiek, kad jāizmanto iespējas, kuras jums ir dotas, notiek, kad citi nav atšķirīgs no mūsu, bet, visiem jāizmanto savas Jā, iespējas. bet slinko. Jā. Es domāju, mēs esam arī wrap-upot pirmo mūsu pilota epizodu. Es domāju, līdz šitien tur 2 cilvēki varbūt ir noklausījušies. Sveiciens jums. Ja Bet- pat noklausījās, Jā, bet tas bija tā vairāk priekš mums. Un lai mēs varētu tā kā sētot kaut kāds goals, lai mēs normāli izrunātu visu, ko mēs tā kā darīsim šajā challenge, lai jums arī būtu, ja jums pēc 3. epizodes piemēram interesēs, kas mēs tā kā esam un ko mēs tā kā domājam darīt. Un kāda ir mūsu tā ideja, tad jūs varat noskatīties šo pilota epizodi.
un saprast, kāda ir mūsu tā ideja. Un redzēt, no kurienes mēs sākām, kāds bija mūsu doma gājiens. Un pieņemsim pēc, nezinu, kādiem 3 mēnešiem, es liekas, viņi tur nereāli tur. Vai arī tur kādi. Mēs tur neko nav nopelnījuši. Tad jūs varat apskatīties, kādas mums bija domas te. Jā. Un viss tas. Tāpēc es domāju, tad pagaidām mēs atvedamies. Un ceram jūs tālāk redzēt nākamajās mūsu epizodēs īstajās. Redzēs. Nav izvēle.